Lai jūs atbildat uz 2 jautājumiem. Kas ir nodokļi un nodevas un kādi viņi ir? Nodokļu un nodevas ir tas, kas katram attiecīgās valsts pilsonim ir jāmaksā. Kaut kāda daļa no ienākumiem. Nodokļi ir viena lieta un nodeva ir pavisam jau kaut kas cits. Nodevas ir saistošie pašvaldībām vai kaut kādam dzīvesvietai, kur tu dzīvo. Nodokļi visā valstī vienādi. Izņemot, protams, tos, kurus cilvēks izvēlās maksāt pats, nevis tad, kad tas notiek automātiski darba devējs. Es gribētu uzzināt jūsu viedokli, kas ir valsts budžets un kas ir pašvaldības budžets? Esmu tā īpaši domājusi. Jā, bet tas pēc mana prāta, valsts budžets, tas ir visas Latvijas budžets. Līdz ar to daļēji arī mūsu pašu budžets, tas katra cilvēka Latvijā dzīvojoša budžets ir. Jā. Un pašvaldība tā jau tā kā mazāka ģimene droši vien rīkojās atkal ar savām naudiņām, ko dot tā valsts. Un tad viņi tur tā rīkojās pēc manas saprašanas. Kā nodokļus un nodevas izmanto iedzīvotāju labklājībai? Nodokļi un nodevas tiek lielākoties izmantot priekš sociālās aizsardzības, veselības, izglītības, sabiedriskās kārtības un drošības. Vēl no nodokļiem tiek aprūpēts pilsoņu kopīpašums un izmaksātas pensijas. Kāpēc jāsargā sabiedriskais kopējais īpašums? Lai patīkamāk pašiem būtu dzīvot un būtu drošāk mūsu sabiedrībā.